Pļaušanas sezona jau ir gandrīz sākusies, bet pirms sezonas vajadzētu pārbaudīt, kas ir ar vadiem. Nu, un izskatās, ka kaut kur vadā ir problēmiņa, tāpēc būs jāmeklē, kur tieši ir pārāvums. Es vēl vienmēr uztaisu kontinuitātes testu ar parasto multimetru. Vienkārši re, kur man ir loks, viens gals un otrs gals. Pārbaudu. Es jau pirms tam pārbaudīju, nu nav. Tā tad ir pārāvums ķēdē. Un pēc tam es ņemu vienu citu rīku, tūlīt parādīšu. Tātad šis ir parasts kabeļu testerītis. Apmēram 15 eiro man maksā, tāds vienkāršais variantiņš, bet tādam vajadzētu būt, ja ir robots ar vadiem. Un tātad, kas tiek izdarīts, viņu pieslēdz, vienu galu pieslēdz pie viena vada, un tad otru pie zemes, un ar šo testeri iet gar vadu un meklē, kurā vietā ir pārāvums. Nu, es parādīšu, kad es to izdarīšu. Tad pievienoju rekuru pie viena gala. Otrs man ir zemē iesprausts vienkārši, un es ieslēdzu uz tonīti. Te viņam arī ir iespējams kontinuitātes testi, bet es parasti izmantoju multimetru katram gadījumam. Un tad attiecīgi ar trekeru es viņu ieslēdzu iekšā uz pilnu skaļumu, un ja es pārbaudu, tad rekur viss kārtībā. Video varbūt nevarēs redzēt, bet tur ir vadiņš, pieskaros pie vadiņa, un rekur var dzirdēt, ka pīkst. Un te es skaros klāt pie vadiņa un nepīkst. Tas nozīmē, ka kaut kur starp diviem šiem te punktiem ir pārāvums. Parasti es ņemu uz pusi un tad atkal skatos, kurā pusē pīkst, kurā attiecīgi uz kur jāiet. Nu, ko problēmiņu atradām? Problēmiņa tāda, rekur, ir signāls. Nu, te nav signāls. Ir signāls, nav. Bet ir vēl vienā vietā pārāvums. Nu, vienošu kopā šo ar šo. Un, diemžēl, vacis sācis bišķiņ arī korodēt, viņš paliek tāds burbuļains. Nu, tā gadās. Diemžēl ar vadiem.